šis nav normāli. Ja? Un šis ir kaut kas tāds, ko gan vadītājiem jāpieskata, gan arī darbiniekiem, ja tas nav pieskatīts un tas traucē. Tad ir vienkārši jārunā, ka hei, mums kaut kas ir jāmaina. Mums ir jāveido jauna saziņas kultūra. Labdien! Esiet sveicināti kārtējā DigiTV raidieraksta epizodē. DigiTV ir raidieraksts, kurā mēs parasti runājam par to, kā mēs strādājam un izmantojam tehnoloģijas. Bet šoreiz mēs parunāsim varbūt no cita skatu punkta. Mēs parunāsim, kā tehnoloģijas ietekmē mūs. Kā viņas izmanto mūs. Kā viņas mūs izmanto. Un šodien raidierakstā ir pie mums ciemos Marija Ābeltiņa, psiholoģe. Labdien, Marija! Jā, labdien! Es patiešām esmu psiholoģe. Es darbojos praktiski, es konsultēju cilvēku, supervīzijas, individuālas konsultācijas, bet arī es nāku uz organizācijām stāstīt par tām psiholoģiskām lietām, lai arī iedarbotos kaut kā tā preventīvi. It kā pretrunīgi, ja? Izdara tā, lai cilvēkiem nav problēmas, lai mazāk nāk uz kabinetu. Ja? Bet man liekas, tas ir svarīgi, lai mēs... Jo, ja mēs saprotam kaut kādas lietas, mums parādās izvēle kaut ko mainīt. Ja? Un tāpēc man liekas, arī šādi dažādi raidieraksti un podkāsti ir svarīgi, jo vienmēr kāds cilvēks atrod kaut ko ļoti būtisku priekš sevis. Mēģināsim arī šodien kaut ko ļoti būtiski katram aiznest. Cerēsim, jā. Bet pareizi, tā kā paskatoties, par ko tu šobrīd vairāk runā arī tajā publiskajā telpā, tās tehnoloģijas ienāk tavā sarunā. Jā, tā ir? Jā, viņas, man liekas, viņas tā kā vienkārši ir tā kā jau kļuvušas par mūsu dzīves tādu gandrīz vai neatņemumu sastāvdaļu. Ja? Tāpat kā grūti iedomāties dzīvi tādu ikdienas bez elektrības un kaut kādām tādām parastām ierīcēm. Ja? Var, protams, aiziet pārgājienā un tā tālāk, bet tik un tā mums būs līdzi varbūt tā powerbanka vai vēl kaut kas. Ja? Un tāpēc es domāju, ka arī tehnoloģijas tādā arī tajā laukā, ko es pārzinu, kas ir vairāk par tādu labbūtību un izdegšanas profilaksi un tādu mentālās veselības uzplaukšanu. Protams, ka tehnoloģiju jautājums viņš visu laiku ir tā kā, vai viņas mums palīdz, vai viņas mums traucē. Un te īstenībā tas jautājums ir tālāk, man liekas, par katru to virsrakstu mēs varētu aiziet diezgan dziļi. Jā, tās takas tur ir daudz, jā. Bet pašķetinām nedaudz, vispār mūsdienas, vai te, kur mēs tagad visi esam, kā tu raksturotu, varbūt salīdzinājumā ar kaut ko, nezinu, kāda mēs bijām tur 5 vai 10 gadus atpakaļ. Un kas šobrīd raksturo to mūsdienu vidi, kurā mēs dzīvojam kā cilvēki? Jā, tas ir ļoti labs jautājums, jo protams, un šo uzdod ne tikai psihologi, to uzdod arī, filozofi, un tad es dažreiz paskatos, ko tās radnieciskās, varbūt profesijas tur tā kā stāsta. Un man patika, kaut kad es LinkedInā izlasīju, ka šobrīd, tā kā pēc Covid ēra tagad saucās banī laikmets. Es tādu, wow, banī, tas laikam ir par zaķiem, lieliem zaķiem. Bet nē, tā ir abreviatūra no angļu valodā, tā kā sanāk 4 vārdiem, un pirmais ir brittle, tā kā trauslums. Trauslums, jo pandēmija tā kā parādīja mums, un arī šobrīd tas saglabājās, ka lietas un sistēmas, kas šķiet tādas superstabilas, var sabrukt, es gribētu teikt, gandrīz vai vienā diennaktī. Neprognozējamība, kad ir ļoti, ļoti daudz informācijas un tev ir grūti noorientēties un tu nevari paspēt, un arī es šodienai gatavojos, un tas ir tik ļoti interesants sajūta, ka agrāk tu izlasi kaut kādus pētījumus, pārskatus, un tu tā kā jūties gandrīz vai uz gadu tāds mierīgs, ka tu zini tās globālās lietas. Šobrīd man ir sajūta, ka tas temps arī, kā cilvēki pēta, ko viņi raksta, ko viņi publicē, vienkārši ir, tā kā
ļoti, ļoti ātrs un ārkārtīgi grūti ir apgūt to informāciju, kas, protams, arī rada tādu spriedzi. Jā, jo, ja mums ir sajūta, ka mēs zaudējam kontroli par kaut ko, mums tā kā spriedze un stress pieaug. Ja? Un tas ir, man liekas, kaut kas tāds, kas ir raksturīgs šodienai. Jo ir tāds jēdziens singularitāte, kad lietas notiek ar vien ātrāk un ātrāk. Un tas ir arī no tehnoloģija pasaules nācis, kad mēs ar katru mirkli atrodam, izrokam kaut ko un saprotam, vai izdomājam kaut ko vairāk un vairāk un vairāk. Mēs esam šajā. Jā, un šis man liekas ļoti, ļoti svarīgi, ko tu saki, ka no vienas puses ir lietas, kas notiek ātrāk, bet ir lietas, kurām ir vajadzīgs aizvien vecais, labais, lēnais laiks. Un varbūt tev ir tās apraksts ar tām tēmām vai lietām, kur ir vajadzīgs tas vecais, labais laiks, jo kaut kur droši vien mēs lecot pāri un nesaprotot, kur ir vajadzīgs tas vecais, labais laiks, iespējams pazaudējam arī sevi. Jā, jo mūsu prāts patiešām arī var apgūt lietas diezgan ātri, un arī ir pētījumi, kas saka, ka šobrīd mākslīgā intelekta ienākšana mūsu tādā ikdienā, ko viņa dara? Viņa tā kā pātrina komunikāciju un paaugstina reakcijas gaidas. Kā mēs ierakstam mākslīgam intelektam kaut ko. Labi, tagad viņš dažreiz domāja ilgāk. Domāja 45 sekundes, un jau liekas... Baigi ilgi. Ko? 45 sekundes. Ja? Bet dažreiz viņš vienkārši momentāli dod to atbildi. Un es arī esmu pamanījusi ikdienā, ka es aizsūtu e-pastu un es jau skatos, kur ir atbilde. Kad būs, jā. Kad būs. Un arī man nesen zvanīja aicināt uz vienu konferenci, kad laiciņu atpakaļ. Un es nevarēju pacelt, un es atzvanīju, sanāk nākamās dienas beigās. Pagāja laiciņš. Un es saku, es paskatījos, es laikam varētu. Un man otrā galā ļoti jauka dāma atbild, vai, paldies, Marija, bet mēs jau sen atradām citu runātāju. Uzmet tā sen, un es vēl speciāli paskatījos, kad viņa man zvanīja un kad es atbildēju. Wow! Labi, pagāja laikam nevis 24, bet kādas varbūt 34 stundas, kamēr es atbildēju. Un tas jau ir sen. Bet tad tas, kas notiek, jo faktiski tehnoloģijas mums rada iespējas, vai tehnoloģijas ir, viņas nav limitētas kaut kādā mērā. Viņas var izdarīt tās vai citas lietas ātrāk, jaudīgāk, un tas, kas ar mums notiek, mēs sākam sagaidīt viens no otru to pašu. Bet te, kas mums atrodas galvā, te ir kaut kādas limitācijas droši vien. Runā, ka arī tur nav īpaši daudz limitāciju, bet mums ir citur. Mums tomēr ir ķermenis. Un lai mūsu arī smadzenes ir ķermeņa daļa, mūsu prāts ir sasiets ar ļoti konkrēto vietu, un viss mūsu ķermenis tomēr strādā tādā sazobē. Un ja mēs šo ignorējam faktu, ka mēs esam ne tikai gudrās domas, un tādi kaut kādi ideju pasaulē dzīvojam, mēs patiešām varam nonākt strupceļā un tiešām arī ne tikai mentāla un fiziskā veselība arī tas ir ļoti cieši saistītas lietas. Tāpēc es teiktu tā, ka viss, kas ir saistīts ar mūsu ķermeni, lai mēs varētu patiešām funkcionēt ilgtermiņā un domāt savas kolosālās domas, tas aizvien prasa to lēno laiku. Slavenais miegs. Tu nevari pagulēt 3 sekundes un tā, pietiks. Jā, jo tie AI aģenti, viņi neguļ. Jā, bet arī viņiem patiesībā ir vajadzīga apkope un tā slavenā dzesēšana tiem visiem serveriem. Jā? Nav jau arī tā, ka viņi neko nepatērē un tā kā tikai hejā laiž uz priekšu. Un tur arī ir savi ierobežojumi. Jā? Un kāpēc es esmu dzirdējis tos raidījumus par mākslīgo intelektu, kāpēc viņš tik ilgi, viņš bija pēc būtības izdomāts jau, es nezinu, cik gadu desmitiem atpakaļ, bet nevarēja dabūt gatavu, jo tās tehnoloģijas neļāva to jaudu piedzīvot. Jā? Un vēl aizvien ir tur viss kaut kādi ierobežojumi. Tieši tāpat arī mūsu ķermenim, vajag ēst. Un nevis tu vienreiz paēd gadā, kā Ziemassvētkos vai pitons. Un tad tu vienkārši tur tālāk kurbulējies. Nē, mums vajag kustēties. Jo, protams, ka šobrīd dzīve paliek aizvien ērtāk, tu kā pastiep roku un drīz nevajadzēs stiept, tev jau robots ir atvedis kaut kādas lietas. Bet tas patiesībā
nav kaut kas tāds, kas mums ir visu laiku vajadzīgs, šāda tipa ērtība. Mums ir nepieciešams kustēties, ja, un iet pa kāpnēm varbūt pat labāk nekā braukt ar liftu, pat ja viņš ir ļoti ērts. Ja. Tā kā mūsu ķermenim aizvien ir tās prasības, kas ir, un es pieņemu, ka mēs pie tiem risinājumiem vēl atgriezīsimies, bet tiem, kam nav laika klausīties, es uzreiz varu pateikt vecās labās lietas, ja, jo dažreiz domā, ka tūlīt būs kaut kāda tāda nedzirdēta lieta, bet miegs, normāls ēdiens, kustība un, kas ir ļoti būtiski, labas sociālas saiknes, patiešām labs kontakts ar citiem cilvēkiem. Tas ir tas, kas vēl aizvien ir vajadzīgs un kas prasa zināmu laiku. Klau, bet kas notiek ar mums cilvēkiem šajā bunny pasaulē, kur skrien ir ātra, trausla, nesaprotama? Kas notiek ar to mūsu prātu? Kur tā pasaule mums varbūt palīdz un kur spēlē pret mums un kā to saprast? Patiesībā nekas jauns nenotiek ar mums. Šī nenoteiktība visos laikmetos, visos laikos radīja mums stresa reakciju. Tā mums ir organizēts mūsu ķermenis. Aizsarga reakcija. Viņa patiesībā ir pielāgošanās. Ja es kaut ko nezinu, es mobilizējos, es tur skatos, un tad, ja tas ir bīstams, es skrienu prom, vai cīnos, vai ko es tur vēl pagaidu kaut kādu laiciņu. Un principā nekas jau tāds traģisks nenotiek. Vienīgais, tā kā tas temps ir ātrs, reāli mums nav tāda dabiska laika, kad nomierināties tādā, es teiktu, ka nomierināšanās atnāk pati par sevi. Tas nozīmē, ka mēs visu laiku esam tajā stresa līmenī. Jā, tāpēc, ka mums visu laiku ienāk kaut kas jauns, un viņš mums tā kā... Mums ir jārēģē. Un es arī skatījos, bija daži tādi, tas pat nebija pētījums, vienkārši tāda statistika. Milzu firmas, kur ir pieeja datiem ļoti lieliem, skatījās biroja darbinieki, ka viņi pārslēdzās dienā starp 1200 dažādiem ekrāniem, lietotnes, 1200. It kā nekas tāds nav, bet ja padomā, un katram viņš tur, 2 sekundes, bet ja padomā, man liekas, es pat izrakstīju, cik tur sanāk gadā sanāk 9% darba laika aiziet tikai mehāniski pārslēdzoties. Okay. Jā, jo lielos skaitļos tas izskatās savādāk nekā mazos. Un tas ir kaut kas tāds, kas ar mums notiek. Un, protams, ka daļa no informācijas mūs nesatrauc, viņi ir pazīstami, viss ir ok, kaut kas mūs satrauc. Un tādā laikā, kas ir lēnāks, mūsu iekšējā visa nervu sistēma, viņa jau ir, tur ir gan tas mirklis, kad mēs satraucamies, un tad vajag ilgāku laiku, ja tas ir sekundžu daļās, mēs esam gatavi reaģēt. Tad nomierināšanās notiek ilgāk. Ja es tagad pareizi atceros, varbūt es bišķi nokļūdīšos tā minūtēm, bet tas bija salīdzinājumā sekundžu daļas un 20 minūtes, lai ieslēdzās tā slavenā parasimpatiskā nervu sistēma, kas ir atbildīga par tādu nomierināšanos un visu to tām foršām sajūtām, kas ir tāds tiešām kaut kāds rāmums, kaut kādas tādas lietas un tāda atjaunošanās. Un tagad padomāsim, cik mums visiem mūsdienās darba dienas laikā ir tādas 20 minūtes, kad nekas nenotiek. Neienāk jauni ēpasti, nenotiek kaut kāda informācija, nenāk no kolēģiem, nav sapulču, un neviens tevi nebaksta. Cilvēki parasti apmācībās smējās. Viņi saka, Marija, kur tie laiki, kad kaut kas tāds ir bijis? Un līdz ar to tas sanāk, ka dabiski tās lietas vienkārši, neieslēdzās. Nākamais. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir jāmācās apzināti sevi pārslēgt, nomierināt, ieslēgt šo iekšējo nomierināšanās sistēmu. Tāpēc tās visas stresa regulācijas prasmes šobrīd ir izšķirošas. Tāpēc, ka mēs, kaut kad es arī mācībās saku, ka mēs ļoti atšķiramies no zebrām, tur ir daudz parametri. Ja? Daži tādi mīlīgāki, daži nevisai, bet tā problēma ir tāda, ka zebrai ir bīstamāka bieži vien dzīve, bet mierīgāka. Viņa var sagaidīt to mirkli, kad viņa nomierinās, viņa
turpina ēst to zāli savu. Mums nav īsti tāda mirkļa. Mums pašiem ir jārūpējās par to, lai mēs patiešām nomierinamies savādāk. Mēs sāksim dzīvot tajā slavenajā hroniskajā stresā. Ja? Tāpēc, ka ir visu laiku kaut kas notiek. Ja? Tad ļoti liela stimulācija. Un nekas neliecina, ka būs citādāk visticamāk. No tās singularitātes puses. Es domāju, ka noteikti, pirmkārt, neviens nekad negrib atteikties no ērtībām, un es vēl paskatījos, ja mēs paskatāmies, kas notiek ar to ietekmi vispār kā tādu, tad viņa jau ir divējāda. Kā tehnoloģijas mums ietekmē. No vienas puses visi runā par šo iztukšošanu, šo stresošanu, ka tu esi pieejams 24/7, ja? Ka viss ir ātrāk, tas, ko mēs runājam, darbs intensificējās. Ir atkarība no tehnoloģijām, pēkšņi izslēdzās, un tu... Ko man darīt tagad? Nekas nenotiek, ja, un stress ir augšā. Un arī tas, ko es teicu, tāda vienkārši fiziska stimulācija, tas ekrānu, šis kaitīgais... Esam pieraduši vienkārši šo kustību skrolēt. Bet arī vienkārši acis nogurst, ja, no tiem, jo tas ir vienkārši kaut kas, ko informācija vizuālā, kura nemitīgi ir jāapstrādā. Bet no otras puses mēs taču arī dabūnam... Iespējas, vai ne? Tās foršās lietas. Mēs jūtamies, ka mēs esam vairāk savienoti ar citiem cilvēkiem, sadarbība vairāk, ja? Pieejamība, kaut kādas iespējas pieslēgties attālināti, līdz ar to efektivitāte ceļās, ja? Tā visa autonomija superīgāka un interesanti, ka arī cilvēki jūt lielāku sociālu atbalstu, ja viņi izmanto šīs tehnoloģijas, piemēram, lai sazinātos ar tuviniekiem, kas ir tālu, kas agrāk vienkārši nebija iespējams, ja? Un arī prieks no tādas mērķtiecīgas lietošanas. Būsim godīgi, ja? Mēs varam gūt tiešām tur prieku. Un kas ir interesanti, šobrīd taču daudz izmanto arī, lai rakstītu e-pastus, palūdz dažādiem mākslīgā intelekta rīkiem. Un pagaidām, paldies Dievam, tas mākslīgais intelekts ir diezgan pieklājīgs. Un ļoti interesanti, ja cilvēki saņem šīs pieklājīgās vēstules, viņi pozitīvāk arī uztver to otru, to pusi. Un ir tāds patīkamāks kontakts. Ja? Un no tā mākslīgā intelekta var mācīties tās pieklājīgās frāzes. Viņas tiešām, protams, ka dažkārt viņas ir patētiski uzpūstas, bet ja viņas ir tādas bērenes, viņas ir ļoti ok. Un tās ir tās pozitīvās lietas, ja? Kas arī parādās. Un mēs negribēsim viņas zaudēt. Tad pašķetinām varbūt to ēnas pusi. Un tad tas jautājums ir tāds, mēs saprotam, ka mēs ir lietas, kuras mēs negribam zaudēt, mēs saprotam, ka tas ātrums nesamazināsies. Kā es varu saprast sevi, kad šeit šobrīd tas, kas apkārt notiek, ir man pat daudz, un kā, pēc tam mēs varam parunāt, kādi ir tie ieteikumi, kā to laiku sev pareizi izskrāpēt ārā un ko tajā laikā darīt. Kas ir tās prasmes, kas mums kā cilvēkiem ir jāapgūst, lai šajā laikā, es negribu teikt izdzīvot, bet es teiktu baudīt to, ko mums tehnoloģijas dod. Jā, un tas ir ļoti svarīgi. Tehnoloģijas ir instruments. Viņas pašas pa sevi nav ne labas, ne sliktas. Ir svarīgi saprast, kam viņas kalpo, ja? Jo ar tehnoloģijām var, bulingu īstenot, ja, kaut kādu vardarbību, ja, un tas nav nekāds noslēpums, ka tas notiek. Bet ar viņām var patiešām arī to pozitīvo komunikāciju uzturēt. Tāpēc tas ir instruments, un es vēl gribētu teikt, ka tas ir arī kaut kāds tāds, subwufers, tas saucās, kas to skaņu pastiprina, ka tas ir pastiprinātājs. Un šeit ir ļoti svarīgi, ka uz dažādiem cilvēkiem tehnoloģijas iedarbosies dažādi. Un ir tā saucamās ievainojamās kategorijas. Ko tas nozīmē? Mums ir jāsaprot, vai mums ir ievainojamība. Jo, ja, piemēram, mums jau ir augsts ļoti trauksmes līmenis, ja mums jau ir kaut kādas depresīvās tendences, tad lietojot tehnoloģijas, mēs varam dabūt vēl lielāku šo simptomu attīstību. Vai arī kā mēs to lietojam. Ja mēs sākam lietot, un tas vienīgais, ko mēs darām, ka mēs salīdzinamies ar citiem. Jā, mēs atveram LinkedInu, šitam ir jauns diploms, jauna darba, kāda prestīža darba vieta. Ja? Jo cilvēki jau, protams, ka liek pārsvarā tās pozitīvās lietas, un mēs redzam to lenti kā tādu ekskluzīvu veiksmju stāstu. Kaut kur mēs saprotam, ka tas nav viss stāsts.
bet mēs varam to piemirst, mēs varam sākt tā kā nekritiski to lietot, un, protams, ka tas ietekmēs to mūsu to mentālo stāvokli. Vēl mums ir jāsaprot, ka platformas lielākā daļa, sociālajie mēdīji ir uzbūvēti, un šobrīd, man liekas, tā tiesas prāva ir ļoti, kas notika Amerikā, ļoti zīmīga, kur pirmo reizi lielās platformas zaudē vecākiem tā kā tiesvedībā, kur tiek atzīts, ka viņas ir uzbūvētas, patiešām bet viņas tā arī ir uzbūvētas. Viņas eksploatē mūsu uzmanības, mūsu domāšanas, visas tās pilnības un nepilnības. Un viņas tiešām tā kā mūs ievelk kaut kādā ziņā. Un mums ir jāzina, ja mēs esam impulsīvs cilvēks, šī ir vieta, kas mūs tā kā tāds putekļu sūcējs iesūks. Bet tas, ko tu sāki, faktiski man ir jāpazīst sevi. Jā, mums ir jāpazīst. Tas ir grūts uzdevums. Jā, bet tāda varētu būt patīkama iepazīšanās. Ja? Jo tas ir kaut kas tāds, kas mūs visvairāk un vislabāk pasargā no visādām manipulācijām. Gan tā kā tiešajā komunikācijā, gan arī caur to tehnoloģiju pasauli. Mums ir ļoti svarīgi zināt, kuri mūsu vājās vietas, jo viņas var nostrādāt. Ja? Un arī mums ir jāsaprot tas mērķis. Ko es tur daru? Ja, jo, ja es tur mēģinu meklēt mierinājumu, un es vienkārši tiešām to slidinu, ja, tagad vai kā slaidinu, to visu, tos ekrānus, lai nezinu, atrastu savu dzīves jēgu vai vēl kaut ko, tur ir tie algoritmi, ja, kas man sāk, un es sākšu spiest kaut kādu vienu informāciju, man sāks birt vienkārši desmitiem līdzīgas informācijas. Tā kā ir svarīgi zināt, kas es esmu, vecais labais jautājums, ja? Un ko es tur daru? Ja? Ko es tur daru? Kas ir vēl interesanti, tā kā tas mērķis ir būtisks, bet arī kā es viņas lietoju. Un te es speciāli paskatījos jaunos pētījumus, es to mēģināšu atrast, lai es kaut ko nesajaucu, jo pirms tam bija tāds viedoklis. Ja tu aktīvi lieto, malacis, wow, tu esi pasargāts. Ja tu vienkārši tiešām tikai lasi un patērē saturu, ir traki. Tagad viss ir niansētāk. Ja? Tas, ko rāda jaunie pētījumi apkopojumi, ka pasīvā aizvien ir kaut kas tāds, kas mūs negatīvi visticamākais ietekmēs, bet arī aktīva tāda postošana, ja tu gaidi reakciju, ja tu patiesībā savu pašvērtējumu ar to saist, ja tagad cilvēkiem patiks, tad es esmu malacīta vai malacītis, vai arī es sevi nepārtraukti izlieku, un arī vienkārši tas ir baigais darbs, ja? Piemēram, katru dienu kaut ko likt, tad tur arī var būt negatīvās ietekmes. Ja? Pozitīvi vai neitrāli, visbiežāk tāda mērķēta komunikācija ar reāliem cilvēkiem, ja? Un arī tā lietošana, kas dod to sociālo atbalstu, ja? Vai praktisku palīdzību, ja? Un kur mēs pieskatām šo te salīdzināšanos. Ja mēs šo stopējam sevi, tad mums būs labāka pieredze. Ja mēs ieslēdzās šis salīdzināšanās un skaudība, ja, tāda nekontrolējama, tas ļoti lielā mērā to pieredzi padarīs tādu negatīvu. Tu tā kā šobrīd apskatīji to sociālo mēdīju, faktiski varbūt ar pasauli, bet tu arī minēji, kur ir tās organizācijas un cik tur tie klikšķi. Faktiski ir tās divas pasaules. Viens ir tie sociālie mēdīji un tehnoloģijas un tīkli, un tad ir tās biznesa sistēmas un tehnoloģijas. Bet dienas beigās jau, kā saka, man tas spainītis ir viens, ja, un tad varbūt es atgriezīšos pie tā jautājuma, kā es varu saprast, man kaut kas sāk svilt. Jā, par to svilšanu. Un kas ir tas, kas ir praktiskie, varbūt, ko tu arī redzi un ieteikumi, kas cilvēkiem ir palīdzējuši, kā tu pareizi saki, radīt to laiku sev, ko praktiski darīt, lai es to laiku kaut kā sev restartu, sauc dažādi to var saukt restarts vai pauzīte, vai kas ir tas ieteikums? Jā, tas, ko tu pateici, ir ļoti, ļoti arī svarīga lieta, jo, protams, ka vide
kurā mēs esam, un vides paradumi, kā tiek lietotas tehnoloģijas, kā tiek sadalīti uzdevumi, vai vispār tiek pāraudzīts, kā tas notiek, tam arī ir, protams, milzīga ietekme. Un es zinu organizācijas, kur tas notiek ļoti labi, kur patiešām ir vienošanās, ka mēs nesūtam ārpus darba laika, tur Slackā, vai kā viņš saucās, vai neradam mākslīgu stresu. Jā, vai vienkārši mākslīgus pieprasījumus, spriedzi jautājumiem, kas nav izdzīvošanas jautājumi. Protams, vienmēr ir kaut kāda krīze, var būt, kur ok, tas ir ļoti saprotami, bet tas nevar būt krīze katru dienu. Ja? Un, ja ir krīze katru dienu, tad tas visticamākais ir neatliekamās palīdzības kaut kādas dienas. Kur tu tā arī to rēķinies? Un kur viņi dežūrē. Tas ir mans darbs. Jā, tieši tā. Tā kā tas ir ļoti svarīgi. Un, protams, ka ja mēs domājam par to, kā to risināt, tur ir būtiska arī darba vietas loma, lai tos jaunos noteikumus uzbūvētu, kas būtu sadarīgi ar cilvēka dabu. Tā kā rēķināties ar to, ka piemēram, mēs sapulces, kas ir vēl aizvien, piemēram, attālinātā veidā, ka mēs viņas neplānojam vienu pēc otras. Ka mēs neesam roboti, kas pārslēdzās. Jo, ko es dzirdu konsultācijās? Cilvēks saka, zinu, arī man sekretāre, vadītājs saka, man sekretāre ir salikusi 5 sapulces vienu pēc otras, viena beidzās, nākamā sākās. Man vajag jāiziet uz labierīcībām. Un tad es eju, un es tajā telefonā turpinu to sapulci un visu laiku satraucos, vai tur neieslēdzās mikrofons vai kamera. Šis nav normāli. Ja? Un šis ir kaut kas tāds, ko gan vadītājiem jāpieskata, gan arī darbiniekiem, ja tas nav pieskatīts un tas traucē, tad ir vienkārši jārunā, ka hei, mums kaut kas ir jāmaina. Mums ir jāveido jauna saziņas kultūra. Tas vairs nav tā, kad mēs visu laiku vienkārši paskatāmies, kas tur ēpasta kastītē iekritis, 5 ēpastiņi. Ka mēs arī to ēpastu lasīšanas kultūru un sūtīšanas tomēr sākam pieskatīt. Vai mums tiešām par visu ir jāizsūta? Vai mums tiešām par visu jāsagaida atbildes? Ja? Tas ir mēģināt saprast, kā mēs varam paši gan individuāli, gan kā organizācija samazināt to lieko, nevajadzīgo trauksmi. Trauksmi, tieši tā. Un ja mēs atgriežamies pie tiem signāliem, ka kaut kas nav kārtībā, visātrāk to parāda miegs, no tehnoloģiju pārlietošanas. Tad slikti guļam, Jā, mēs slikti guļam. Mums ir visu laiku kaut kāda trauksme, kas... Kaut ko neesam paspējuši. Jā, mēs visu laiku sajūtam, ka mēs kavējam. Un ja mēs arī tādos brīvdienās, atpūtas dienās nevaram nomierināties, pat ja reāli objektīvi nekas nav jādara, mums ir sajūta. Kaut kas jādara. Un arī... kas ir interesanti, ja mums nekad nav, mēs nekad nepieņemam lēmumu, ka šobrīd ir izdarīti tie darbi, kam ir jābūt izdarītiem. Jo nekad nevar izdarīt visus darbus. Un tad mēs varam iedzīvoties tajā sajūtā, ka mums ir nebeidzams darbu saraksts. Un arī, protams, ka ja es pamanu, ka es ārpus darba laika sēžu un strādāju, tā arī ir pazīme. Atkal, ir situācijas, ir krīzes, ir kaut kādi, atskaišu nodošanas laiks. Brīži. Jā, bet viņiem ir jāmainās. Es vienmēr visiem saku arī klientiem, ir svarīga dinamika, vai kaut kas mainās. Jo ja mēs iesprūstam kaut kādos stāvokļos, šis neizklausās labi. Ja? Un otrs vēl kritērijs, kāda ir mana dzīves kvalitāte. Vai man patīk tāda dzīve? Jā, jo varbūt dažiem patīk. Jā, jo dažreiz cilvēkiem ir tāds ambīciju periods, viņi saka, es jūtos 2 gadus. Jā. Robežas, 2 gadi un viss. Tad pēc tam ir kaut kāds vai man ir robežas, vai man ir tā dinamika, vai man mījās mani garas stāvokļi, vai man mījās tās intensīvie brīži un relaksācijas brīži, un kas notiek ar to dzīves kvalitāti. Man liekas, tie ir svarīgi virzieni, kur skatīties un saprast, ka vai man tas apmierina, vai kādā no tiem kaut kas nenotiek, vai jau visos vienkārši un es vienkārši mēģinu neklausīties un tik tragāju uz priekšu. Jā. Bet tas atkal ir stāsts par sāc ar sevi. Jā. Jo, tas ir jautājums, vai kāds no malas tev var palīdzēt, ja tu nesaproti, ka tev vajag palīdzību, un tu neesi gatavs meklēt to arī atbildes uz tiem saviem jautājumiem. Vai tā teikt,
negribās aiziet arī apgalvojumos līdzēji glābšana pašas līdzēji rokās, ja? Glābēji arī ir svarīgi. Glābēji arī ir svarīgi, bet kur te ir tā sadarbība? Es domāju, ka tas ir tāds apusējs process, ka tā kā darba vieta, es pieņemu tā kā vadītāju izpildījumā un lomā, ka vadītājiem parādās tā kā vēl viena tēma, par ko domāt, kā šīs tehnoloģijas tiešām izmantot par labu darba procesam un kā ar viņām nenodarbināt lieki cilvēkus. Ja? Tas ir kaut kas tāds, par ko ir vērts domāt, un tas ir tas no vienas puses, ka mēs kā darba vieta kā būvējam tādas labas tās robežas, tādas skaidrus tos koridorus, tādu infrastruktūru. Ja? Tāpat kā es varu braukt arī pa bezceļiem, bet ja kāds ir uzbūvējis ceļu ar skaidrām zīmēm, ir vieglāk un ļoti tā kā drošāk braukt. Ja? Bet no otras puses, protams, mēs kā pieauguši cilvēki, tas ir mūsu kaut kādā ziņā atbildības zona, un to mēs vislabāk zinām, kā mēs jūtamies. Vai mēs, vai tas mums prasa pārliekus iekšējos resursus, vai mēs aizvien funkcionējam normāli. Ja? Mums patīk, un mēs jūtam to piepildījumu, gandarījumu no tā, ko mēs darām, un mums atliek spēks arī dzīvot to dzīvi ārpus darba. Ja? Nevis mēs pēc darba vienkārši nokrītam. Brum! Viss, man mierā. Tāds zombiju apokalipse, pieceļamies un mēs ejam atpakaļ uz to darbu. Ja? Kad, tas, man liekas, ir ļoti būtiski. Es kaut kur sen apkārt dzirdēju to frāzi, kad cilvēks nedzīvo, lai ēstu, bet tas ēdiens ir svarīgs, lai dzīvotu. Ja? Jā, un te varbūt uz darbu ir līdzīgi jāpaskatās. Uz darbu var skatīties dažādi. Ja tas ir tavs aicinājums, tu vari pavadīt tur bišķi vairāk laika nekā varbūt cits cilvēks. Bet vai tas tevi turpina piepildīt, vai tas tevi tā kā izspiež un tu kļūsti, nejauks pret citiem? Tāpēc, ka tu esi visu laiku šitāds. Ja? Arī, tā kā vēl viens tāds maziņš, varbūt pat ne maziņš, tāds marķierītis, kas mums notiek komunikācijā ar cilvēkiem. Vai mēs esam visu laiku aizskaitināti? Pagaidi. Ja mums ir visu laiku pagaidi, tad, labi, cik ilgi ir jāpagaida, ja? Kas tur notiek? Un vēl bieži vien ir par to digitālo detoksu. Ja, ka izslēgsim visu un dzīvosim kolosāli. Man ir tur atkal, ja skatās pētījumos, būs kategorijas, kuriem laiku pa laikam cilvēkiem tas ļoti palīdzēs. Ja? Un it īpaši, ja patiešām jau ir tādi izteikti depresīvie kaut kādi simptomi, vai cilvēks ārkārtīgi ir sācis salīdzināties un vienkārši dzīvo tajā galvā visu laiku, kad iedomājies, kas tur citiem notiek, tad dažkārt tāds tā kā atelpa var būt labs starta punkts, bet tas nav vienīgais. Jo tas ir kā tāds, atteikšanās no kaut kāda ēdienu grupas. Ja? Tas neatrisina visas problēmas. Pēc būtības mums ir jāmācās lietot tādā veidā, lai mums tas nekaitē. Nevis vienkārši jā vai nē. Ja? Un mums ir jāmācās taisīt tās pauzes procesā. Atkal nevis visu izslēgt, bet kas ir tie koridori laika, kad es lasu tās ziņas, kad viņi ir visoptimālāki manā dzīvē. Kas ir tas, kā es pārslēdzos no darba uz māju režīmu? Kas ir tie rituāli kaut kādi, kurus pārslēdzu sevi? Tam ir liela nozīme, ja, lai mēs tiešām varētu atjaunoties. Miega higiēna. Kā es sargāju savu miega laiku? Un kam un kāpēc es viņu atdodu, jo tas ir viens no vērtīgākajiem, tas ir zelta laiks, lai vispār funkcionētu. Ja? Vai kā es sargāju savu kustēšanās laiku? Viņš arī ir ārkārtīgi būtisks, vai laiku ar tuvajiem, draugiem, radiniekiem. Tam ir nozīme. Un mums par viņu ir jācīnās par to laiku, mums arī ar sevi dažkārt. Tāpēc, ka neskaitāmie mazie darbiņi. Kalniem. Jā, un viņi noēd. Tāpēc es zinu daudzus cilvēkus, kas patiešām iedibina tā saucamās veselīgās rutīnas. Ja tā ir vieglāk. Ja, ka, piemēram, katru otrdienas rītu es eju uz sporta zāli, vai katru ceturtdienas vakaru. Tas man ir ielikts kalendārā. Jā, un tieši tā. Un te man tehnoloģijas palīdz. Jā, un man atgādina, tev ir jādodas, jāliek tā sporta soma un jādodas, vai katru, tur ceturtdienas vakaru man ir draugu vakars, un mēs tur, spēlējam galda spēles, kaut kas tāds, un pļāpājam par visu kaut ko dzīvē. Es
pēc būtības, ja nav kaut kādi Jāņi iestājušies, es eju gulēt tur līdz 11, kaut kas tāds pieaugušiem reāls laiks, ja? Vai, maksimāli tas ir līdz 12, bet es tā kā neievelku tajā dziļajā naktī, lai man tas diennakts režīms ir labs. Tā kā tas arī ir kaut kas tāds, kas ļoti, ļoti palīdz mūsu tajā straujajā laikmetā, ka ir tie ķieģelīši, kas ir nemainīgi. Un tad, ja tur pārējos ir haus un viss midžinās. Mēs tiekam ar to galā. Jā, visi mēs zinām, ka tur mums būs atelpa. Es, piemēram, ļoti labi zinu, ka ja man ir ieplānota atpūta, piemēram, vai ceļojums vai vēl kaut kas, man ir stipri vieglāk arī izturēt kaut kādus tādus saspringtākus brīžus, jo es zinu, ka tas būs. Jā. Un, protams, ka tad, kad tas pienāk, tad to arī izmantot atpūtē. Okay. Bet es arī saprotu, ka tev arī grāmatā nav pat ir... kādu brīdi. Kādu brīdi jau, ja? Jā, par izdegšanu. Un arī tehnoloģijas ir kaut kur tur skatītas. Tehnoloģijas tur vēl nav skatītas. Man liekas, ka vajag jau kaut kādu... Nākamo grāmatu. Vai zini to, kad ir tas updates vai tā kā nākamais izdevums, kad tu tā kā pieliec klāt. Jo, protams, ka tas, ko es skatījos tādas pamatlietas, kas ir saistītas ar darba organizāciju, tādām tiešām tiem galveniem klučiem, vispār tā darba slodze kā tāda, viņas sadalīšana, attiecības. Ja? Jo kas ir svarīgi? Viens ir tā slodze, un tehnoloģijas to slodzi var pastiprināt. Bet vēl aizvien arī šodien, 2028. gadā, attiecībām darba vidē ir milzīga nozīme, jo tās var būt vislielākais stresa avots. Ja mēs esam nepieklājīgi viens ar otru, ja mēs, nedod Dievs, esam kaut kādā ziņā emocionāli vardarbīgi, mēs, tur baumojam kaut ko, tur mēģinam viens otram kaut ko iegriezt, slēpjam informāciju, varbūt pat agresīvi izturamies. Tas noņem. Tas vienkārši visu, izkonkurē visu citus stresorus. Jā, vai arī vēl tehnoloģijas pielej eļu ugunī, tajā brīdī, kad es dabūnu kaut kādas negācijas vēl arī, caur telefonu, caur WhatsApp, caur vēl kaut ko. Paldies tev liels par sarunu, un tad apkopojot faktiski, lai nepazaudētu sevi šajā, lēnāk nekas nebūs, tas ir skaidrs. Visticamākais, jā. Ir jāsaprot sevi. Ir rokām, kājām jācīnās par sevi, par savu laiku, lai mēs tajā turbulencē, dinamikā, kas mums apkārt ir, tās savas, tā teikt, atkal baterijas dabūtu tajā līmenī, kuras viņas ir piepildītas ar mūsu nepieciešamo enerģiju, kā tu precīzi minēji. Ja man ir elementi, kas rada man stabilitāti, tad man būs daudz vieglāk tikt galā ar to nezināmo un hausu un dinamiku, kas mums ir uz darba galda. Jā, un es domāju, ka vēl viena mazliet piebilde, ka arī ar cieņu izturēties pret otra atjaunošanās laiku. Kas ir ļoti svarīgi. Paldies, Marija, par sarunu. Un citus raidierakstus klausieties un skatieties populārākajās straumēšanas vietnēs un tiekamies kādā citā reizē.